Fonoklubs TV ir atkal izsaukts uz kārtējo Trentāru balīti, kas šogad norisinās 3. reizi Fonoklubā. Pagājušajā gadā bija daudz cilvēki, un šogad ir vienkārši ārprātīgi daudz. Kas te pa druzmēšanos notiek? Kāpēc jūs nenākat iekšā? Tāpēc, ka tik šausmīgi rinda ārprāts vienkārši. Cik ilgi stāvat rindā? Īpaši jau ne, bet tā kā rokkoncertā normālā viss braucās vienkārši. Kā jūs jūtaties? Ko jūs te darat? Ļoti labi, ļoti labi. Sēm, kas gaidām šo. Viegli bija tikt iekšā. Nu, laivam bija roka jātur. Rinda vēl līdz Eiroskoram. Nu, perfekti, jāatzīst. Bez kā rīcinieks tāds, nu jāatzīst, nemaz necerēja neko tādu, bet balva vienkārši super. Kāž no kātiem 100%. Kādu vēl jūs ņemsiet īpašo šo te, kas te šovakar ir? Botsmanis vai kas ir? Garais, ģipa. Garais, karoņu gaidat, jā? Nu jā, bet ģipa nav vairāk beidzies. Garais esot beidzies, jāņem ir Bonīca kolu. Man sunīgi, jā, jāņem Bonīca kolu. Sarunās, kāpēc tu nedzer Bonīta ar kolu? Tas nav mans iecienītākais dzēriens. Kas ir tavs iecienītākais dzēriens? Dilutrīgais alus, bet arī tas ir, diemžēl, izbeidziet. Mēs esam no Jāņmuša, un šis ir reālākais tusiņš, kas vien var būt. Es pagājušajā gadā nebiju šajā tusiņā, un tāpēc mēs arī atbraucām šogad. Kā patīk? Patīk, forši. Pirmo reizi šeit, jā? Pirmo reizi. Un pēdējo? Domāju, ka nē. No kurienes jūs esat? No Baldonītes. Baldonē, jā. Tas Neesmu no Baldona. Baldon 30 km no Rīgas. jā, un bija vērts braukt šovakar. Bet, protams, Ir okei, nav agresīvi, cilvēki viss ir. Visi savējie. Jā, sportisti taču draudzīgi, vai ne? Visi treinieki, tērpos un visi čomi. Ko tu turi roku kaisā, pa ko tu balso? Nezinu par Šleseru. Niknējs man ir Edgars Bērziņš, un mani sauc Aigars Ivers. Все крутые тёлки сбежали в Москву. What the fuck, smash, я не пойму. Как будто на кастинг новые лица опять принимает столица. Студентка, актриса, проститутка, жена олигарха. А это не шутка, певица или просто модель. Как карта России, моя постель. Kas ir baldi? Manā čukgaili. Jūsu ģimenes dzīve bija laba, jo es domāju, ka problēma nav nekāda. Jūs varētu pārspēlt jūs skaistos smieklus un brīnišķīgos sapņus, bet ja es domāju šādi, tad kļūdatāji, jo jūsu ģimenes dzīve izšķir bērns, par kuru vajag rūpēties, pieskatīt to, un sevišķi, kad 11 gadi jau panākuši to. DJs Radikāļņīs izgājis laikam nelegāli pačurāt. Kā tu jūties? Es izgāju nelegāli papīpēt cigareti. Es iekāpu kaut kādā, ānusā. Nacistam ir pilnīgi viss, bet māte turās pretī, jo viņa ir vienalda. Tas pasākums ir izvērties bišķiņ lielāku nekā mēs bijām domājuši pirms 3 gadiem, bet nākamreiz jātais kaut kādā kultūras numā laikam ir. Jo vienkārši pizģēts, jā. Varētu apvienot pilsētas sporta svētkiem mierīgi, jā, jo te ir tik daudz sportistu tā, ka vienkārši nav kur likties. Istabā citā, mīt vēsela jauna, tas ir viņu pašu bērns. Man patīk, ka es varu parunāties ar cilvēku. Man patīk, ka man te fonā. Man patīk, ka man meitenes skatās manim, jā. Visi savējie, man šovakar, visi čomi draugi. Nu, cestīs, es dzīvoju jau 15 gadu. Mani draugi. Un neko tik krūtu neesi redzējis, kā šovakar. Īstenībā kas man pārsteidz, ka man jānāk ir ar džitsiem iekšā. Mēs esam reāli pirmo gadu šeit atbraukuši uz tik pozitīvu pasākumu. Jā. Pirmo reizi šeit esi? Īstenībā pasākumā, ko es ejot pirmo reizi, jā. Un kā patīk? Man patīk ļoti izņemot tās 2 stundas, ko es tur stāvēju. Rindā, jā? Nē, nu pieprasījums liels jābrauc tā kā tā kā mums bija, tad viss ir kārtībā. Заебали эти гонцы. Гонцы, блядь, это такие стрёмные, блядь, пацаны вообще, блядь. Их всех надо отпиздить и письку зарезать.
Pacani, zажигаем! Mēs esam Gopstop, un kāpēc mēs tā esam? Tāpēc, ka esam viena no labākajiem reiveriem pasaulē. Слышь, Юрчик, смотри, блядь, латыши идет, давай, идем отпиздить. Да, пацаны, постойте, блядь. Šeit ir cilvēki, kas mūs saprot, un citos klubos mūs nesapratīs. Jānis, skranam projām, tur ir krievi. Nesiet mani, lūdzu, ņem mobilo, bet nesiet pa sēļu tikai. Ганс, сука, нахуй, блядь, не трахай Иисуса. Дурак, что ты гонишь? Yeah! This is Charlotte! Что ты нахуй? Yo! Rīt katru dienu vismaz 3 minūtes, ja timpi sarausim, un visi tagad skaļā balsīs saka, Bil, sūkā malīku! Bils katru dienu normāls pasākums rīkos savā bļadnahuļ mājā, viņš tur aicina visus pēc kārtas, visā vecenēm pēc tam izdas ir sārtas, Bilam nav pakuča, Bilam nav papuča, kapuča. Un tāpēc uzbļaujam visu šeit. Skaļāk bļaujam. Skaļāk. Es saku šālē. Un tāpēc uzbļaujam visu šeit. Skaļāk bļaujam. Skaļāk. Šālē. Vecis, man arī ir bembis. Jā, un arī te patās vai mājā? Mammai uzticēts.